Stresa nav, kā saka. Stresa nav. Man ir grūti. Stresa nav. Vai jūs zināt, kā vajag sākt smokastu? Cik reizes? Vienu. Malcis. Right. Un... sanāca. Tā, šodien mums ir viesi. Un tās nav fizmāti. Mūsu viesi ir... Mēs esam no vienas fakultātes, bet no dažādām programmām. Tā ir grūtāka. Tā. Kurš grib pirmais pastāstīt par sevi? Es varu pastāstīt par sevi. Čau visiem! Man sauc Kristīne, un es esmu Ģeogrāfijas un zemes zinātņu struktūru vienības priekšsēdētāja. Es esmu Terēza, un es esmu datoriķis, un es esmu komunikācijas virziena vadītāja datorikas. Kāds mūsu pilnais amats? Wait. Mums ir datoriķu pašpārvaldes komunikācijas virziena vadītājs. Ja? Tā. Tie ir mans draudzēns. Es šogad iepazinos ar viņiem. Es arī, visi zinu, ka es esmu no fizmātiem. Šodien es pastāvēšu fizmātus. Jā, es... tā! Jā. Jā, paldies visam. Bye. Jā. Kā es satikos ar šiem cilvēkiem? Protams, pasākumos. To, ko es organizēju, vai to, ko viņi organizēja. Tā kā mēs esam no vienas fakultātes, no EZTF, mums arī notiek EZTF pasākumi. Un pirmais no visam bija JSS, kur es nepiedalījos. Vai tu tur piedalījies? Es palīdzēju bišķiņ tā kā idejas ģenerēt un organizēt, bet pašu pasākumu netiku, diemžēl. Bet jā. Es biju dalībnieks, un, manuprāt, bija ļoti forši. Diemžēl šogad, man šķiet, ka tas datums, kad notika pats pasākums, bija tāds neveikls. Ļoti daudz cilvēku pieteicās, bet beigās uz to klātienes daļu tomēr nevarēja ierasties. Ja, piemēram, datoriķiem bija kaut kādi 2 pārbaudas darbi uzreiz pēc tām 2 dienām, un tas nebija iespējams daudziem. Bet mēs tur bijām, tur bija ļoti fun. Un tāpēc, ka mēs bijām tik mazs skaits, tā kā mēs bijām precīzi 1-1 ar orgiem, tā kā mums katram bija savs orgs, principā. Un es nezinu, mēs bijām ritīgi tuvu, mēs visu darījām kopā. Un tur bija viens kafijas automāts, kur bija ļoti lētas kafijas un karstā šokolādes, un mēs viņu tā kā... Mēs bijām apsēsti ar to kafijas automātu. Tā ir tā kā jauna tradīcija mums. Man liekas, es redzēju bildi ar to automātu. Es uztaisīju tā kā gif, tā kā TikTok editu ar to kafijas automātu. Ok. Rekurs talko mums. Labi. Vai jums bija kaut kas pirms JSS? Tā kā, piemēram, fizmātiem bija potenciāli biedru seminārs, kur arī cilvēki varēja tieši no fizmātiem atbraukt un uzzināt studentu pašpārvaldi labāk. Jā, mums bija pēc JSS jauno biedru seminārs. Bet tas bija vairāk tāds chill, parunāsim, kas vispār šis ir un ko jūs īstenībā varētu tā kā actually darīt. Un tāds mierīgāks pasākums. Jā, mums vēl datoriķiem nav nekas tāds bijis. Mums būs nākamnedēļ tikai. Un tad mēs vienkārši patusēsim kopā pretty much. Jums tikai nākamnedēļ pastāstīs, ko dara SP? Nē, jo mēs visu to tā kā mums jau pastāsta pirms Aristotelī mazliet. Tad mums ir ledlauzis, kur visus aicina, kas pastāsta par visu kopējo LU kā studentiju. Un tad arī vienkārši ļoti daudz, man, piemēram, bija daudz draugi, kas piedalās pašpārvaldē, tāpēc man arī tā intensīvi reklamēja. Bet, jā, mums jaunu viedu seminārs tikai 2. semestrī. Okay. Mēs arī pirmiešajam Baldoni stāstiem, pirms Aristoteli, stāstiem par studentu pašpārvaldi. Arī mums bija lekcija, man liekas, pirmās nedēļas laikā, kur pirmieši varēja atnākt.
Kad paklausīties, kas notiek, ko mēs organizējam, ko mēs darījam. Jā. Ļoti forši. Vai jums nākamnedēļ būs kafija? Tur garšīga kafija. Man šķiet, ka mēs paši gatavosim ēst. Man ir aizdoms, ka viņi mums to liks darīt. Es vēl nezinu, kur mēs brauksim. Tā ir viena lieta. Es esmu pirmītis, šis mans pirmais gads. Un viss, ko es zinu par LU pasākumiem, ir tas, ka 9 no 10 reizēm tu nezināsi, uz kurien tu brauc. Tev vienkārši saka, sap komandas, autobusu 2. Tiekamies. Un, jā, vienkārši brauc un ceru, ka tiks apakaļ. Bet puse, man liekas, notiek ratniekos. Puse, jā, bet Otra puse notiek meža vidū. Jo, ja es biju Kalnsiem vidusskolā, un es to nekad nebūtu uzminējusi. Jā. Vai tu biji ratniekos? Es neesmu bijusi ratniekos, patiesībā nē. Es uz visiem šitiem LU pasākumiem tā retāk eju. Jo mums vienkārši ir tik daudz tā kā ģeogrāfiem pasākumu, ka man tāds ir, ka es tā kā ritīgi maucu. Sataisu pasākumu, aizaisu to pasākumu, un tad man vienkārši vajag atpūt. Es saprotu, jā. Jo, ak, Dievs, pirmā kursā es atceros, ka oktobrī man katru nedēļu kaut kas bija. Ka mums bija iesatības, ledlauzes. Fizmātiem vēl bija tas oktobārs. Šogad arī EZTF līmenī notika oktobārs, kad visātrākais cilvēks, students varēja dabūt kaut kādu mērķu. Jā. Es zinu, kā datoriķi ļoti mīl galda spēles. Un šogad arī bija organizēti EZTF galda spēles. Es tur biju. Ak, Dievs, es pirmo reizi biju tāda pasākumā, kur ir galda spēles. Jā. Es gaidu Just Dance. Un tur nebija Just Dance. Nāc uz datordienām, mēs mēģinām bīdīt Just Dance. Ok. Tā kā jums vajag tiešām iesniegumu, lai sacensības. tā kā mēs 100% dabūtu, vajag tā kā iesniegumu, tā kā es būšu tur un vedīšu līdzi 50 fizmatus armiju uz Just Dance. Nu, armiju varbūt nē. Bet es centīšos armot vēl 2 cilvēkus. Bet jā, tad bija kaut kā. Es biju pirms gada tajā galdspēju turnīrā. Bija tik forši. Kādas spēles tur bija? Kaut kādas random. Es atceros, man šeit, ka tur bija vienkārši tas, ko cilvēki atnes paši no mājām. Mums ir datoriķu atpūtas telpa, un ir tāds skapis, kas ir aiz atslēgas. Un ir ļoti forši paņemt to atslēgu no biroja, aiziet, atvērt 2 durvis, pilns ar tā kā galda spēlēm. Tur ir kaut kādi 2 šahi, tur ir kaut kāds pokers, tur augšā viss kaut kādi 5 uno, tā kā savādos komplektos, tā kā mēs matched. Tur ir viss kaut kādas spēles, un tad daudz arī paši savējās ņem. Un man šķiet, ka spēļu vakar tiešām ir ļoti forši. Arī tad, kad ir liels stress, tev ir kaut kāds pārbaudījums nākamajā dienā, bet aiziet kaut vai stundu paspēlēt galda spēles ar draugiem ir tik vērtīgi. Un tāpēc arī mēs tagad, piemēram, uz Valentīna dienu priekšspēli arī iesaistīsim ļoti daudz galda spēles, jo mūsdienās nav tik izplatītas starp draugiem. Un ja ir kaut kāds pasākums, kur tur aiziet un paspēlēt galda spēles, un visi tur ir, lai spēlētu galda spēles. Jā. Tas ir tik nice. Vai uz Valentīna dienām būs Just Dance? Atnes savu. Es gribu zināt. Liec jautājums. Jūs zināt, kas šogad notiek fizmātos? Mums arī ir mīļāka galda spēle. Just Dance. Nē, diemžēl ne. Zoli. Visur. Ak, Dievs, jā, mums ir jauns pasākums. Vai būs zolas turnīrs? Es biju Valentīna dienas tā kā pasākumā darba grupā, un tur bija viens izmats, kas iedevinājās. Mēs gribam rīkot tā kā zolas turnīru, vai mēs varam to reklamēt kā atsevišķu, vai tā kā vienkārši Valentīna dienas tā kā ietvaros. Tad tur bija debate par to vēl, bet man šķiet, ka būs zola arī Valentīna dienas. Jā, ak, Dievs. Amazing. Vai jūs mākat spēlēt zoli? Es nekā neesmu spēlējis. Man vairākas reizes ir mācīts, bet kaut kā vienmēr man ir tā kā zemapziņā tāda sajūta, es nekad vairs šo spēli nespēlēšu, un tad pēc man vienkārši pataisno ārā. Jā. Es arī reizes mēģināju iemācīt. Nē. Jā.
Nē, es nevaru, tā kā tur, ja, nu, es nezinu, tā kā tur nav tā kā stratēģija vai... Bet man nepatīk. Izmetam, kuram netīk zola. Jā, un es esmu valdē, un visi ir spieši uz mani, ka man vajag iemācīties. Vai jūs sēžat birojā un spēlējat zoli? Es nē. Viņi, jā. Viņi visu laiku spēlē zoli. O, brīvais laiciņš. Spēlēs zoli. Cik mēs esam? 4. O! Vismaz jūs nespēlējat uz naudu. Es nezinu, varbūt viņi jau spēlē. Ek zem galda. Ak, Dievs, tur finansējas, mūsu finansējas tā arī spēlē. Vajag pārbaudīt, kas notiek ar naudiņu. Jā, Valentīna dienas. Vai jums ir plāni uz Valentīna dienām? Mācīties. Man droši vien būs paģiras, jo tieši dienu iepriekš būs ģeoballi. Jā, nāciet ģeoballi. Ok. Cikos? Nu tā, labi, jā, mēs jau runājam par ģeoballi. Nu pastāsti par ģeodienu. Jā, pārdod mums. Patiesībā daudz par ģeoballi vēl nav zināms. Tas ir vēl tāds tīzerīts, vai ne? Bet ģeodienas, oh my god, tik fun pasākums. Tā kā, tas ir faktiski GZZF vecā, tā kā dzimšanas dienas svinības. Pirmā diena, orientēšanās. Viņi var darīt faktiski visas nedēļas laikā, bet ērtāk izdarīt pirmdienā, lai var iet uz citiem pasākumiem pārējās dienas. Fotoorientēšanās pa visu Rīgu. Otra diena, ģeobasketbols. Notiek super vēlu, lai visi pēc darbiem tiek. Un tad basically vienkārši nakts spēle, kur cilvēki spēlē basketbolu. Vai es Very varu fun. tur spēlēt basketbolu? Es savaldu. Nē, nu drīksti. Varbūt mums jāpiedalās vidusskolēnu līgā. Sākums skolas līga. Varbūt katru paņemties placiet. Nē, tur tā kā ir hardcore. Tā kā arī vienkārši parastās sporta spēlēs tev šķiet, nu tā kā vecie ģeogrāfi, nu kas tur viņiem, tā kā viņi probably ikdienā tur netrenēs or whatever. Bet nē, tu atnāc to pasākumu, viņi vienkārši fucking nobauc visus. Dzīvoši gatavi. Jā, burtiski. Vai jūsu basketbola ir kaut kāda speciāla noteikumi? Baigi nē. Mēs spēlējam pēc parastajiem. Nav tā kā jūsu futbols. Es gribēju pastāstīt. Tu zini, kas ir fizmāta futbols? Es esmu dzirdējis to terminu, bet es nezinu. Tas ir futbols, tā kā kāda spēlē fizmāti. Un... Pirmais kriterijs tikai fizmāti. Nu labi, ne. Un tā kā viens no noteikumiem, kā sievietes var izmantot rokas. Un viņam nav noteikums vispār. Ak, Dievs, Sava Baltona, kad mums bija fizmāta futbols, bija tik fun. Tik fun, tur ir tik foršas bildes. Tur priekši... Ak, Dievs, izskatās kā ciņas. Un tiešām tā kā sieviešu ciņas. Jo, nu, tā kā čeki viņi neko, nu, viņiem ir noteikumi. Futbols ar noteikumiem vienkārši ļoti ierobežos sievietes. Un, Jā. Mums vajag to agresiju izlaist tieši. Tas gan sievietes ir agresīvāks par vīriešiem, es piekrītu. Joks. Labi, nē. Nu, jā, jums arī, ak, Dievs, kad... Nē, šogad mums fizmāta, nu, mums laikam nebūs fizmāta futbols. Kāpēc? Vienkārši kaut kādā pauzē. Jo mums būs zoles turnīrs. Varbūt tā kā ir futbols un tad tās 5 minūšu pauzes, kas ir viņi aiziet pie tā galvenā paspēļa. Jā, būs Zoles pauzes. Ak, Dievs, bet viņi nevar spēlēt zoli 5 minūtes. Viņam tā kā jāspēlē 100 stundas, es nezinu. Nu, 5 minūtes zoli, 5 minūtes futbols. Ak, Dievs. Tie, kas vinēja futbolā, komanda var iet spēlēt zoli. Vai tie, kuri zaudēja? Tiem jāsēž un jāskatās. Jā, tas vairāk, jā. Un kas? Ģeodienas. Jā. Atpakaļ. Tātad trešdien. Trešdien ir stāstu vakars. Ģeogrāfi, vai ne? Viņiem ļoti patīk piedzīvojumi un braukt kaut kādām svešām zemēm, darīt kaut kādas random lietas. Un stāstu vakarā faktiski atnāk cilvēki un pastāsta, kur viņi ir bijuši, ko viņi ir darījuši, kādas pieredzes guvuši. Un very fun. Parasti tas notiek bārā. Very fun. Kura bārā? Es neatceros, kurā šogad notiek. Man vajadzēja... Viņi padzerās un tad research. stāstīja, var arī pastāst un tad dzer. Viss notiek vienlaicīgi. Jo vēlāk atnāk, jo labāk stāstīja. Jā, burtiski.
Nē, es kā priekšsēdētāji, man galvenais pārliecināties, ka vieta ir, un tad tālāk es... Jā. Ok, trešdien. Tad ceturtdien ir erudīcijas vakars, kas ir vienkārši amazing pasākums. Tur, tie nav tikai jautājumi par geogrāfiju, tie ir jautājumi par visu. Piemēram, tā meitene, kas vada, pagājušajā gadā, kas vadīja šo pasākumu, viņa strādā Latvijas dabas fondā. Un viņa ir pļauju eksperta, dabisko pļauju eksperta. Un viņa mums deva tā kā kaut kādas tējas, zālītes, un mums bija vienkārši pēc auga jāuzmin, kas tā ir par augu, kas tā par tēju. Tur varēja smaržot, varēja tur bērst un visu ēst vienalga. Kraču kreizīgi. Un piekdien ģeoballa. Un fukši. Jā, mēs nepiedalāmies iesvētībās ar jūs kopā, sorry, guys. Mums ir savējie fukši. Mūsējie būtu izdzīvojuši pirmo sesiju, būtu izdarījuši, tikuši pāri šim slieksnim. Ja mums parasti ir tā, ka reāli daudz izkrīt pirmajā sesijā. Tāpat negribu zināt, datoriķiem tas viens eksāmens, un, kā, ja mēs esam 300 studenti gada sākumā, vismaz uz pusi nogriež. Jā, bet fizmāzim arī. Nu, bet tas ir loģiskāk taisīt fukšs vai iesvētības pēc tam, kā visi fake ir aizgājuši. Bet nu arī tā kā, ja tu neizdzīvo to torture, tā kā, tad nav īsti jēgas dzīvot līdz. Ak, Dievs, nu mēs varam šeit diskutēt, man liekas. Ok, vai iesvētības labāk pirmajā semestrī vai otrajā semestrī? Vispār, pirms fizmātiem es domāju, ka visas iesvētības notiek pirms Aristoteli. Jo mums dažreiz tur ir tādi uzdevumi, ka nekā iesvētījos. Mums ir datoriķu zupas, kas tā kā ritīgi iesvētība, kurš ieliek roku. Mums tur ir kā labi. Arī tā naktsstrāse. Šogad, viņa bija interesanta. Vai jums arī, ja jums ir naktsstrāses, un tā kā pirms Aristoteles vēl skaitās vasarā, vai jums arī bija daudz ūdens aktivitātes? Tieši naktsstrasē? Jā, arī dienas strasē. Mums nav ūdens aktivitātes, mums ir dubļu aktivitāte. Tas arī. Mums ir tā, ka mums ir vesela sadaļa no tā 3 dienu pasākuma, jo Lodes mūža ir tieši pie Gaujas. Un mums ir tā, ka mēs viņiem liekam uztaisīt plostus no tukšām ūdens pudelēm un visiem tā kā dabas materiāliem, tā, lai pārpeldētu pāri Gaujai un atpakaļ. Un tā ir mūsu ūdens aktivitāte. Tas izklausās jauki. Tas ir ļoti smieklīgi skatīties to, kā viņiem ir sanācis. Ātras jautājums. Agnēt, tu vari pārbaudīt, vai viņš filmē? Jā. 18 minūtes, jā. Paldies, es mazliet stresoju. Vai mums ir kaut kāds laika minimums, kas mums jānorina? Nē, mēs varam jau pabeigt. Es negribu. Tu vienosi darba grupu. Es varu kavēt. Tikai nevajag teikt to Kārli. Nē, rekur. Es varbūt iešu ar Kārli, jo Kārļā jāka ir šeit. Jā, bet šogad mums arī bija tā kā ūdens aktivitātes. Es nebiju tur kā orks, es biju veikalā, bet viņi tur peldēja, kaut ko viņi tur arī darīja. Kaut kas bija saistīts ar ūdeni. Tā jau mans mīļākais, tā kā naktsstrāse beigās. Dievs, pirmīšiem nevajag to zināt. Ja kāds no pirmīšiem... Ja pirmīši skipojat uz šo laika zīmi. Viņš skipoja. Beigās tur ir tā kā dubļu trase, kur tā kā tu vari vienkārši apgulēties un tā kā kā pateikt. Rāpties? Jā. Un tas viss notiek naktī, un pēc tam uzreiz tu skrien tu uz mazo ezīrīti, lai tu notarītu sevi. Wow. Jā. Mums bija arī funny tas, ka mums naktsstrasē es tieši vadīju baiļu trasi, kur mēs viņam aizsējām acis, pirms Aristotelī, aizsējām acis, un tad viņi tā kā iet sadušies rociņās tā kā pa trasīti, un tur bija tā, ka beigās bija lielais pārsteigums, ka mēs viņiem likām šļūkt tā kā lejā pa kalniņu, tā kā pāri kaut kādiem miskastes maisiem, kas bija salikt uz zemes, un mēs tur ziepes uzlējām, ziepjūdeni, tad viņi šļūca lejā. Tas arī bija kaut kā saistīts, bet, manuprāt, vissmieklīgākais bija tas, ka mēs par papildus punktiem tā kā viņiem noskuvām matus. Viens džeks noskava visu galvu uz lisaku. Tas bija amazing.
Tik labi. Viņi uzvarēja vismaz. Probably, jā. Jūs tā kā vērtējat tos punktus tā kā pēc centimetru no katra mākļa, vai? Nē, tas ir uz sajūtām. Jā, vispār tu biji naktstrāsa kā orks kaut kāda. Nē, es esmu pirmīts, es nevarēju būt orks. Nu, varbūt vēl jau bija iespējas. Tas jau tā, jo, Vēlē. ak, Dievs, tas Vēlēs naktstrāsas, es ļoti mīlu stāvēt naktstrāsas kaut kur posmā. Es arī mīlētu stāvēt malā un neko nedarīt. Jā. Ak, Dievs, ledlāze, es uztaisīju savu make-up, es biju mīms. Jā, tava stācija bija tik jājas. Ah, paldies. Man bija šī nokaitnē, bet tas... Bet jā, vispār no sākuma es gribēju to nerunāt. Tā kā viņam parādīt, jā, ko darīt, bet beigās es saprotu, nē, Jā. viņam vajag stāstīt. Un tur bija tik augsti. Jā. Tāpēc, jā, bet labi, ledlauze tā nebija, bet, piemēram, laivu braucienu, kad mums tu stāv tur naktstrāsas, es tā, tu vēlies, nezinu, uzlaimīt, vēlies burgeru. Jā. Jā. Jā, tas man ļoti patīk stāvēt. Un arī, nu, tā komunikācija ar tiem cilvēkiem. Nu, piemēram, Baldoni tie ir pirmīši, laivu braucieni tie ir veckursnieki vai cilvēki, kuri jau pabeidza bakalauru un visu. Es ļoti gribu iesaistīties pirms Aristotelī tā kā organizēšanā. Tas ir tik interesants koncepts arī, ka ir viens pasākums, kur visi satiekas pirms sākas studijas. Jā. Tas ir veids, kā iepazīt cilvēkus. Un man parasti īsti nepatīk liela cilvēku pūļi, man nepatīk darīt kaut ko, ko es negribu darīt. Un tad, ja ieliek komandās, ir arī tas tā kā, vai es pievilšu visu savu komandu aspekts. Bet es tomēr nenožēloju, ka es tā kā tomēr aizgāju, saņēmos. Un jā, bija grūti, bija augsti, bet es iepazinu ļoti daudz cilvēkus, kas man ļoti palīdzēja vispār iejusties universitātē kā tādā. Un salīdzinot ar draugiem, kuri neaizgāja uz Aristoteli, nu, pirms Aristotela arī, viņi nevienu nepazina un bija grūti tā kā runāties. Un tam bija viņus tā kā jāpaņem aiz rociņas un jāievelk savās grupās. Tieši tā, manuprāt, Nu, stāsti, Jā, tad jā. ar Kārlis laiku. čau. Jā, manuprāt, tas ir tā kā pirms Aristotela lielākais šarms tas, ka tu tā kā pēc nedēļas aizēji uz to universitāti un tu tik daudzus jau pazīsti. Tā kā, un manuprāt, reāli struggle ir tas, kas tā kā satuvina cilvēkus ciešāk. Un tāpēc Trauma. Jā, bet bišķiņ. Nu, tā kā viegla trauma. Nu, kas ir rāpties ar dubļām, vai ne? Bet Nu, mēs vēl redzēsim datoriņu zupas. kas tas ir? Tad datoriņu zupa. Ok, pirmīši. Tālāk, šis ir lielais noslēpums, bet parasti ir kaut kāda naktas trase vai ir vienkārši kaut kāda trase, kur vajag stacijas. Parasti mēs taisam vismaz vienu staciju kā datoriņu zupu. Tad tas ir kaut kāds spainis vai bļoda. Pirms Aristotelī bija mazais uzpūšamais bērnu baseins. Viņš ir pilns ar kaut kādu zupu, es pat nezinu. Pirms Aristotelī lielākās sastāvdaļa bija sīpoli, skābenes, un viņā bija paslēpti visu kaut kādi tie bērnu spēļu lucīši. Un viņi bija jāatrod un jāsaliek liels tornis. Tev acis ir pārsietas, un tu vienkārši ņemies apkārtējā zupā. Tur ir akmeņi, tur kaut ir čiekuri, man šķiet, ka bija. Un labākais tas, ka tu izņem rokas ārā, tu pabeidz, tev tā trauma ir beigusies. Tu nomazgā rokas sīpoli. Visu nedēļu. Visiem bija trauma no sīpoliem, un visi smirdēja kā sīpoli. Tas klausās ļoti labi īstenībā. Varbūt jums vajag izdomāt savas smaržas, tā kā datoriņu smaržas. Sīpols. Datoriķiem jau ir tas stereotips, ka mēs smaržojam ļoti slikti. Varbūt sīpols smaržas nevajag kā. Nu, Bet jā, varbūt tieši tāpēc jums vajag izdomāt savas smaržas, lai tā kā cilvēkiem nebūtu tāda asociācija. Lai mēs būtu traumatizēti 24/7. Lai būtu ko uzpūst virs tās sīpols maržas. Nu, es parunāšu, mums šeit būs grūti iepirkt lielos daudzumos. Man šķiet,
tas varētu būt special. Vai balviņa kaut kur. Mums vajag uztaisīt kaut ko EZT kumpējus. Saka, šie akmeņi, ko Nē, ugunskurs. Kāds būtu jūsu smaržas? Jūs zināt, tā ir tāda smarža, tas ir manas mīļākās smaržas. Viņa saucas replīka, un viņa tiešām smarža kā pie ugunskura. Wow. Tās būtu geogrāfs smaržas. Sorry, bet... Viņi ir, labi studenti, viņi ir dārgi. Viņi man ļoti patīk. Mums jāsatīkās laboratorijā, jāatveido un tad jāpārdod. Laboratorijā. Jā. Var universitātā sākt pārdot. Wow. Tiešām pirmsājas, protams, viņš tā kā pēc savitam viņš vairāk izskatās kā kaut kādas iesvētības. Jā, jūs arī prasīju veciem kursiem pirms vispār iestājos LU. Kas vispār ir pirms Aristoteles vai tās pašas iesvētības. Un tā es prasīju datoriķiem. Un viņi teica, nē, mums neuztraucies, iesvētības būs tik diena. Bet man šķiet, ka tās bija vairāk iesvētības nekā iesvētības. Jā, es nekomentēšu neko, jo ģeogrāfiem vēl priekšā ir iesvētības, bet... Es publicēšu 9. februāri. Izcili, tas būs tieši ģeodienas sākums. Jā. Nu, viņi vairāk pareklumi. Jā, vēl, nāciet! Fizmātiem arī jāiet uz citiem pasākumiem. Jā, bet, ja nu kas, ir tā kā lielākajā daļā pasākumu vajag tā kā, ja ir komanda pasākumu, tad vajag vismaz tā kā ģeogrāfu pārsvaru. Man šķiet, bet tur jāskatās. Bet uz stāstu vakar droši var nākt, iedzert aliņu, lai kur tas arī notiktu. Nu, to var redzēt Instagramā, ja kas. Visam jāseko. Fizmāta Instagram. Labi. Nē, bet actually tā kā visi, tā kā FSP un tā kā nodaļa Instagram ir tik būtiska lieta, manuprāt. Es nezinu, ko dara cilvēki vispār, kas neseko nekam Instagram. Izmanto Facebook. Nē, mums ir arī Facebook. Mums ir, bet es netieku viņam vēl īsti klāt. Nē, tur ir problēmas. Mums ir datoriķiem kaut kādi 50 e-pasti. Un katram ir savas konts piesaistīts. Es saprotu, jā. Fizmāta ir kaut kādi 3, bet man jau ir problēma ar tevi. Un tas ir tikai 3. Mums ir ļoti daudz vecie e-pasti, kuri vēl tā kā datoriķu fakultātes e-pasti. Un... Jā. Bet jums tagad nebūs laivu brauciens vai kaut kas? Mums būs, kad tas ir kaut kādā aprīlī, ģeoralijas. Kad? Jā. Datums vēl nav, man šķiet. Jābūt gatavībā aprīlī vienkārši kurā dienā. Jā, jo mums būs fizmātdienas, tur arī būs laivu brauciens. Kad? Jums ir aprīlī? Nē. Pēdējā nedēļa laika būs. Tur sanāk pagaid, no 1. līdz 3. man liekas. Aprīlim? Maijā. Ok. Pēdējā aprīļa nedēļa, tur sākums būs 27. aprīli. Un tā kā 7. Tur ir kalendārs. Nu, tu vari saprast, kas tur rakstīts. Ko tas vispār nozīmē? Kāpēc ir cipari gan augšā, gan lejā? Augšā ir cipari tā kā no gada sākumā. Sanāk šodien ir 29. janvāris. Un augšā ir rakstīts. Apakšā ir cik dienas ir līdz fizmātdienām. Jā. Tā kā mēs visu gadu tā sēžam. Jā, ir ļoti fun. Šogad bija tā, ka mēs skaitām arī sekundes. Bija sauta, ka tas jauns gads. 3, 2, 1. Jūs skaitāt līdz pusnaktī, arī tad, kad... Pusnaktī. Ka mēs sēdējām šeit 11. Nē, mēs nekādu šeit naktī nepavadījām, jo šos kāds apsauks. Nē, nevar. Mēs ar datoriķiem, mums ir tā, ka mums pirmās kopsapulces ir ļoti ilgas un garas, kamēr visu samats ievēl. Un mēs esam palikuši tik vēl, un tad ar apsargiem jārunā. Neko nezinu. Lai neviens neredz.
Neviens nenāk pārbaudīt, vai mēs esam dzīvi. Jā, man. Bet, būsim godīgi, kurš apsargs klausās. Sorry, mokāst. Tā kā darīt nav Tu ko. nevari zināt, ko viņi tur dara visu laiku lejā. Nē, tas Varbūt gan. viņi tiešām skatās. Bet patiesībā, tagad, kad es tā vairāk padomāju, manuprāt, ja es būtu apsargs, man interesētu, tā kā, kas Jā. cilvēkiem, ko viņi visu laiku šeit dara. Bet iedomājies, tā kā tu esi apsargs, universitāte, un studenti dara, ko viņi... Un studenti stāsta, ko viņi dara universitāte. Jā, un tu dzirdi visu tēju. Vispār, ja tu esi apsargs, kurš šo klausās šobrīd, nāc uz ģeoballi. Es tev iedošu pa brīvo ieeju. Viņiem būs jāstrādā vēl. Brīvi ieiet strādā. Izdomās. Bet vai visam fakultātam ir vienādi apsargi, vai kā viņi dalās? Tā kā katrai mājai ir savs apsargs? Jā, Raņa bulvāri, mēs esam datori galvenokārt Raņa bulvāri. Mums ir savs apsargs, ne jau tā, ka brauc uz akademisko centru un Raņa bulvāri. Viņš jums seko. Nē, jo es zinu, ka ir vairāki cilvēki, kuri par kaut ko konkrētu ir atbildīgi. Es zinu, ka ir kaut, protams, kameras un ir kaut kāds uzņēmums, kas atbild par drošību, bet man šķiet, ka fizisks apsargs parasti ir 1 vai 2 tikai. Es esmu ievērojis dažādus dabas mājā. Viņa mainās. Ir viena dāma, kur es jau esmu tā kā pēc sejas jau atpazīstu, un viens džeks, bet man šķiet, ka ir vēl daži, kuri rotē. Mums tie apsargi, viņi sēž tā kā tur malos, ja mums šeit ir ieja un šeit, viņi sēž tur pie bibliotēkas. Kāpēc? Nu, es nezinu. Viņam bailes. Cilvēks, kurš izdomā zinātņumā, viņš tā kā, kur būs apsargs? Grieztos. Sačitās tā. Un tāpēc es viņus vispār gandrīz neredzu. Kāds mērķis? Nezinu, kad tev novēlu. Vispār. Nu jā. Piedod, no tās zaļās, tā kā punktotās gaismas, tev tieši pierīt, tā kā zaļš lāzeru punkts. Tā kā Es tieši sesija. runāju, tā kā nevar zināt, kad tevi novēlu. Man patīk, ka tas ir jau 3. epizode. Un jau 3. epizode visi cilvēki pieminēja par to. Joprojām? Tagad nav. Jā, es domāju, kā man sēdēt, lai nebūtu. Bet jums netraucēja? Nē. Tomēr esmu apžilgus. Jā. Jā, kās droši. Ko droši? Jūs varat pateikt, Izslēgt. ak, Dievs, jā. O, tagad Ok. būs. Nē, tev ir lāzeri. Nu labi. Ar labu nakti. Ar labu Jā. nakti. Oh Cikos jūs šodien piecēlāties? 7. What? Es cēlu 6. What the fuck? Problēma ir tāda, ka es pa brīvlaiku esmu gulējusi viduvai 12 stundas. Un tagad sāksies lekcijas. Un es Jā. nepiecēlšos 8. What? Es 9:30 piecēlos, sknapi var kaut kādos 9. Nu labi, man bija jāizdomā, ko es darīšu šeit, arī to visu jau uzstājas. Tik daudz es uzstājas, ak, Dievs, pilnē karogu. Šito arī. Jā, pingvīns. But why? Svarīgāk. Ak, Dievs, ne visi zina par pingvīnu. Jā. Nē, man šeit, ka es redzu pingvīnu, un man automātiski aiziet datoriķu Linux pingvīns. Un viņš izsās ļoti līdzīgi. Nu, tas ir pingvīns. Nu, Nu jā. ir tikai pāris veidi, kā pingvīnu uzzīmēs, lai to var atpazīt kā pingvīnu. Un es domāju, ka EZPF kā tādam pingvīns ļoti piestāv. Jā. Es piekritīšu. Vispār, mēs fizmātu mēs ļoti labi programmējam. Kāpēc? Jo mums tā vieglāk visu skaitīt un reķināt un tur. Jums arī tā loģiskā domāšana tad ir tā kā pamatā? Nu, jā, es teiktu, jā. Piemēram, arī šodien es paņēmu to bedāļas kursu, kur bija mašīnmācīšanas. Es neteiktu, ka es biju izcils students tur. Es centījos. Bet kaut ko iemācījāt? Jā. Jā. Nu, mums arī tā kā nodaļa programmēšana patiesībā. Nē. Jo mums ir ģeogrāfijas informācijas sistēmas GIS, kur faktiski tā ir programma, kur tā kā, tu saki klikšķini, ko tev vajag vai ne. Tā ir tāda tipa lieta, bet
ja tu māki kaut ko programmēt un uzrakstīt kaut kādus vaicājumus konkrētākus, tad tu vari vairāk izdarīt. Kurš dzīve vieglāk, jā. Jā. Un es īstenībā iespējams rakstīšu manu bakalauru, kur būs basically programmēšana, bet kā RA. Tā nav programmēšana, bet tā kā, es nezinu, kas tas ir. Tā kā skripti? Nu, kaut kas tāds, jā. So. Wow. Fuck my shit life. Visi SETF studenti īstenībā slepeni ir datori. Vienkārši citās specializācijas. Jā, tā varētu būt. Bet vispār, fizmātu un datoriki mēs kaut kādu bijām kopā. Jā. Kā tas ir būt atsevišķi tagad? Vai jums nav tā kā kaut kā... Mēs atkal esam kopā. Nē, jā, tas gan... Es nezinu, mēs kā datoriķi esam tā, principā diezgan ļoti atdalīti no SETF. Man šķiet, ja mēs dzīvojam citā ēkā, mums ir arī vēl visa kultūra seko no vienkārši datorikas fakultātes arī. Tā kā vēl joprojām cilvēki tā kā atsaucās uz to, tur joko kā atjaunos un visu to. Man šķiet, ka arī tā kultūra ir ievērojami citādāka. Un Man šķiet, ka mums visiem trim jā, mēs esam ļoti dažādi, bet, ja, piemēram, jūs tikai ģeogrāfi un fizmati mazliet vairāk par viens otru zinat, tad kā mēs zinām? Mazliet vairāk. Mans karogs nevajag. I mean, labi. Jā. Es esmu jūsu teritorijā, tāpēc ņēmu bišķiņu uzmanīgi, ko es saku, bet tā, ka mums pirmīšiem vienkārši mēs esam tik daudzi, ka mēs neielienam Raņu bulvārī. Mēs nākam uz zinātņu māju, un mums lekcijas ir te. Man patika šeit. Es gribu palikt Raņu bulvārī. Vot tas ir crazy. Vot to es nekad nesapratīšu. Es arī no sākuma nesapratu. Raņu bulvārī ir tik briesmīgi. Tā kā objektīvi briesmīgi. Bet tur nav. Bet tur ir vienmēr augsti, nērti, durvis nav iespējams atvērt. Tā kā Tā ir aizmugurējām durvīm. Tur ir tumšs. Tur nav kur tā kā sēdēt, labi, droši vien jums atpūtas tāpā, bet tā kā universitātes gaitiņos nav vienkārši kur būt. Es nezinu. Es saprotu, jo tā, ka es pieteicos uz universitātēm, es arī biju domājis, ja manas divas izvēles bija RTU vai LU, citādi vienkārši iet strādāt. Un es tomēr beigās izvēlējos LU kā savu pirmo izvēli. Man lielākais mīnus bija tas, ka es būtu Raņu bulvārī, kur nav tās modernākās telpas. Bet tad, kad tu veselu semestri raksti pārbaudas darbus Magnum un Alfā, tā kā tajās auditorijās, kur ir sūdīgi galdi, piedodiet, bet it īpaši zinātņu mājā ir tie galdiņi, viņi ir, tur var uzlikt varbūt A6 kladīti, 2 zīmuļus, un ja tu tā kā neuzliec roku virsū, lai viņi nosvērtu, tas galds lido uz augšu, un rakstīt A4 lapu pārbaudas darbus uz viņiem. Absolūti nē. Tur bija tik daudz cilvēku, kas tā kā gāja ārā no tā kā sēdvietām un uz zemes tā kā gulēja un rakstīja tā kā pārbaudas darbus uz zemes. Jo mums vienkārši nav te paredzēts būt. Bet vismaz Raņu bulvārī mēs tur esam iedzīvojušies. Jā, tur ir problēmas. Bet mēs esam adaptējuši. Un es nezinu, mums datoriķiem tas tumšais vaibiņš piestāv. Mums tā kā viss tā kā tīkla centrs, viss tās atradās pagrabā. Tur ir nice. Un, nu jā. Mums nekad nebija lekcijas Alfā. Man tur... Tāpēc, ka mēs tur bijām. Jā, bet arī manā kursā mēs esam 30 cilvēki. Jā, tur ir tā. Manā kursā mēs esam 12. Jūs esat 80. Bet tas ir kreisais, es nezināju, ka tur ir tik... Es nezinu, cik es daudz varu stāstīt. Bet, protams, rakstumā ir liels datoriķu svarīgs priekšmets. Rakstumā ceļ jau kuru gadu, mums tur ir paredzēts ievākties, ja? Bet lieta tāda, ka mēs tur nebūsim vienīgie. Tā kā rakstumā nav paredzēta tikai datoriķiem, protams. Un pēc telpu sadalījuma un tā kā platības datoriķiem nepietiek vietas tur vienkārši. Un vadība mēģina tā kā veidot visus tā kā telpu mērījumus un tā kā pierādīt vadībai, ka tā kā mēs nevaram eksistēt. Jā, Mums var atstāt tur. Mums tur ir labi.
Jā, sorry, man šis tā kā bišķiņ trigero, jo tā kā katrā vadības sēdē, kur mēs esam ar dekānu or something, datoriķi vienmēr kaut kādu pusstundu vismaz runā par šo, bet, Mēs cīnāmies, jā. fair enough. Bet, tas, kas man šķiet visnegodīgākais, ir tas, ka jums nav atvēlēta sava SP telpa. Jā, mēs runājam, ka mēs varam gaidiņos. Tas gan ir tā kā ofā. Bet, tā kā tā ideja ir tāda, ka jums vienkārši tur rakstu mājā būs vēl viens tā kā Magnums Alfa, vēl viena tā milzīga auditorija, un tad jūs pat 3 staigāšu. Mums būs pagrabs arī, kur tā kā visi, tie tīkla centrs, viss tur būs pārvāktas, tipa. Bet tur arī, mēs arī nezinām, cik tur ir datoru telpas un tādas lietas, kas mums vajadzīgas. Nezinu, bet varbūt arī daļa no tā pirms Aristoteļa un iesvētībām ir vienkārši hipnotizēt pirmīšus, lai patīk Raņu Bulvārs. Jo, godīgi sakot, nav tik slikta pieredze zinātņu mājā un dabas mājā. Te ir ļoti labas bulciņas. Es mīlu šās bulciņas šeit. Mums tur ēdnīcā ir ļoti labs ēdiens, bet tur bulciņas īsti nav. Tikai tur ir kaut kādas uzkodiņas, tur ir kaut kāda deserta, bet es šodien iešu pēc šī podkāsta iepirkties bulciņas. Man ir jāsaka, zinātņu mājas ēdnīca ir on top. Tā kā lēti, nenormāli garšīgi, dabas mājā, sorry, not the same. Un tur ir tas pusdienu piedāvājums, kas tā kā īstenībā ļoti labs un ļoti lēts. Dabas mājā? Zinātņu. Jā. Bet interesanti, kāpēc vispār tā kā tur nav viena un tā paša firma? Kāpēc viena māja ir Bet šeit abās ir dailies, ne? Jā. Visur man šeit ir dailies, viņa vienkārši... Es nezinu. Tas crazy. Es šodien satiku vienu sievieti, ejot uz zinātņu māju, viņa prasīja, kurā mājā ir ēdnīca, bet ir abās, bet ejiet uz zinātņu māju. Jā, tā ir. Arī mums ir tāds vaibiņš šeit sēdēt, tā kā tu vari sēdēt, skatīties uz rakstu. Te ir īstenībā Nē, zinātņu māja ir ļoti tā kā sīneka. Tā kā tu jebkurā vietā var apstāties un pasīties apkārt, un ir ļoti smuki. Tā kā ir ainava. Studenti ainava. Es dzirdēju, ka kāds aktieris, man liekas, varbūt kāds no datorikiem man pateica, ka zinātņu māja izskatās mazliet kā tā cietumā. Es saprotu. Varbūt tu man to pateici, ne? Nē. Tā cietumā, kur tā kā tu vari redzēt, ko dara tie. Tu esi pateicis. Jā, tā ir. Tā kā ir tas oktagon vai kā sauc to ķipa prikolu, ka tev ir cietums, kur ir tikai viens apsargs, bet ir iespēja, ka viņš jebkurā brīdī skatās uz tevi, tad tā kā cilvēki tāpat tā kā nedarīs sūdus. Un man tāda sajūta, ka šeit ir bišķiņ tas, ka tu vienkārši visus tā kā vari novērot, tā klusām, tā kā sēdi. Es nezinu. Es nezinu, varbūt es noteikti esmu vienkārši pieradusi pie dabas mājas, bet man dabas māja šeit tik daudz mīlīgāka. Tā kā šeit ir vairāk tāds mācies. Tā kā clean girl aesthetic, dabas māja ir tā kā... Man dabas māja ir tā kā es jūtos tur tā, man nav vietas vispār. Jums vismaz ir kaut kādas krāsas? Jā. Zinātņu māja ir tā ļoti forši, ļoti tā moderna, bet viss ir balts, nav nekas tā kā dzīves. Bet zinātņu māja ļoti viegli meklēt cilvēkus. Jā. Tā kā tev vajag atrast Karlu. Es vienkārši vāju uzkāpt uz 7. stāvu. Es tā skaru, kur Kārlis 4. Es iešu uz turieni. Bet tā kā vai tu vēlies, lai tevi varētu vienmēr atrast? Tas ir tas jautājums. Jā, varbūt vajag tā kā vienu to... Tas ir jautājums. Varbūt vajag vienu stikla būdiņu, kas ir tā kā ar aizskariem. Jā. Kā var iet, paraudāt. Vispār tā ir laba ideja. Jo dabas mājā ir viena tāda būdiņa, kur ir otrajā stāvā, un viņi ir tādi, kur tā kā tu ejot garām neredz iekšā, tur tev jāiet pa sānu, lai tu ieiet iekšā. Tā man šķiet kā raudamā būdiņa, tas ir labs. Jā, jo tolts man šķiet, ka vairāk nav pareizā vide tam. Jā. Kāpēc? Es nezinu, vispār, man ir tāds, tā kā, man ir tik liels sūdzības par dabas mājas toltēm, tā kā kabīnītēm. Kāpēc tās durvis? Tā kā tās slēdzenes ir tik nodilušas, ka tās durvis nevar stiet. Jā. Tur nevar paraudāt. Tur nevar neko izdarīt. Tas ir tā kā bišķiņ maziņi šķirbīgi. Sliktākais tas, ka tā kā, tur blakus ir cilvēks un aizvarās, tā kā durvis, tā kā iziet ārā no kabīnītes un tās durvis pašas aizvarās un bišķiņ piecērtas. Un tā kā, tās atsit tavas durvis vaļās, tev ir jāiet. Jā.
Nu, tas gan jā, tādā ziņā. Un tāpēc man šķiet, ka tu golotājs arī īsti vairs nevar parādāt. Ja tev jābūt vienkārši tik apdomīgam par savu vidi, tu nevari vienkārši pazust. Tāpēc man patīk SP, jo SP tāpas ir vienkārši... Tu vari būt viens. Es varu kaut vai scrollēt TikTok, tā kā man, SP tāpā vienalga. Tas man patīk. Un Raņa bulvārī tur aiziet, kurā vietā pagrabā, kur ir tumšs un neviens neredz. Wow. Nē, es esmu, man šķiet, ka arī pāris reizes aizgājusi daļēji netīšām juristu pusē. Jo Raņa bulvārs ir principā sadalīts pusēm, kur ir jurista puse aizmugurē un priekšējā pusē datoriķi. Un, piemēram, ja tu meklē bibliotēku kā pirmītis, tev jāiziet pilnīgi viss Raņa bulvārs. Es arī atradu beidzot, kā pagrabā vispār savienojas abas puses. Tas arī nav īsti skaidrs. Es pazaudēju savu oriģinālu ideju, bet ko es novēroju, ir tas, ka jurista pusē ir pilnīgi cita atmosfēra. Un tur ir man neomulīgāk atrasties kaut kādu iemeslu dēļ. Kādā ziņā? Tur tā kā žuvušu asaru vibes vai kas tur ir? Nē, tur ir tas pats tā kā tumšais, klusais, tā kā Raņa bulvāra stiliņš. Bet tur ir tā kā tāda miroņa alē gandrīz vai. Man ir daži draugi, kas ir juristi. Ļoti forši cilvēki. Es nekad nebūtu minējis, ka viņi tādā vidē var eksistēt. Ļoti depresīvi, varētu teikt. Es dzirdēju, ka juristam ir tā, ka viņi vairāk strādā tā kā solo, nevis komandā. Viņi kā kurš. Mums ir viena kopīga ēdnīca, gan juristiem, gan datoriķiem. Un tad tu vari apsēsties un paklausīties blakus, ko viņi tur runā, par ko viņi sūdzās. Un īstenībā ļoti intelektuāls sarunas. Es arī kaut ko iemācījos. Un varbūt kaut ko, ko man nevajadzēja zināt. Bet man šķiet, ka viņiem ir tās draugu grupas, kas ir ļoti ciešas, bet ka viņi mācās, viņiem principā jāmācās pašiem. Bet viņi atkārto lietas kopā. Viņiem nav īsti daudz tā kā grupu darbi, cik es esmu dzirdējis. Jā, es arī sesijas laikā sēdēju bibliotekā un es tur varēju noklausīties, kā juristi kaut kāda runā. Nē, paši vainīgi. Ar grūtām programmām ir tāda, tā kā tu to izvēlējies, tu zināji, kas to sagaidīs. Piemēram, fizmāti, mēs tā kā visu laiku kopā. Jā. Mēs stāstām, jā, tu saproti šo? Nē, ok, es pastāstīšu. Tā kā viss notiek tāda ķupiņā. Es nevaru iedomāties, ka... Jūs tā kā kopīgi liekat eksāmenis. Jā, tā kā. Un tagad... Jā. Nē, mums tā kā mēs kursā esam 12 un viena meitene ir Erasmusā, mēs esam 11. Mēs esam vienkārši tā, ka mēs tā kā pēc lekcijas visi kopā ēst, mums maz cilvēks, jo mēs vienkārši visur esam kopā. Šeit tāpēc es tik ļoti gravitēju uz pašpārvaldu datoriķiem. Ja mēs esam ļoti daudz cilvēki, un ar laiku tu sāc atpazīt, tā kā, šitas laikam ir datoriķis, laikam esmu redzējis vienā lekcijā. Bet es tieši meklēju to ciešo kopienu, un tāpēc pašpārvalde ir tik patīkama, jo ir tas kodols, kas ir pašpārvalde, kas tie biedri, tad ir klātie aktīvisti, mums ir DF Lab, kas tā kā papildus savu darbinieki, un ļoti ģimeniska sajūta, man ļoti patīk. Un man arī patīk, ka es esmu diezgan daudz uz pasākumiem gājusi, esmu komunikācijas virziena vadītāja, un jārunā ar citām nodaļām, tad es esmu arī vēl citu ģimenēs kaut kur pielikusi, kaut kur esmu palikusi. Esmu tik priecīga, ka šogad man sanāca. Sanāca punkts. Pirmā kursā, man liekas, es vairāk satuvinājusi tā kā ar fizmātiem, tiešām, bet šogad kaut kā paplašināja tik horizontus. Random? Nē, tiešām es neplānoju piedalīties Ziemassvētku balu organizēšanā. Man vienkārši vienu brīdi pateica, tev vajag palīdzēt ar dekorācijām. Thank God. Ok, Es jau nomirusi. tev vajag sazināties ar Kristi. Ko es Kristi? Labi. Jā. Un tagad mēs, ak Dievs, kad es pirmo reizi tevi satieku? Tiešām? Tajā darba grupā, ne? Jā. Nē, kongresā. Bet kongress.
Tu tas ir kaut labi. kur sēdēji. Jā. Tā kā, bet es atceros, kā dienu pirms Ziemassvētku, tā kā pirms balēm. Mēs vienkārši tur cik stundas? 4 stundas dekorējam zinātņumā. Mums tā, jā, ak Dievs, nē, tie karogi, viņi krīt, labi. Tas bija briesmīgi. Nē, Un otrā diena, tā ir diena, kad mums jau bija bala. Mēs no 10 no rīta dekorējam. Un tā kā es atceros, ka tu man nopirki to. Red Bull? Nē, Monster. Monsteri. Jā, un man, ak Dievs. Kāda garša? Mango loko. Tas ir viens Jā. no tā kā kaut kādiem 5 monstriem, ko es Jā. esmu dzērus vispār. Jā. dzīvē. Vai es plānoju tā kā draudzēt ar tevi? Nē, bet man patīk, ka šis sanāca Traumatiski. Es tā kā Jā. tieši tā. Tieši tā. Jo mums tur arī bija problēma ar tiem dekorācijām, jo tur tā kā ļoti daudz, ko mēs gandrīz uz vietu mēs domājam. Jā. Ar tiem bantītēm un, jā. Jā. Un ar tevi arī. Vienu brīdi man vienkārši radom. Man nebija tavs. Nē, man bija tavs numurs. Tu biji mana ģimeneita ledlauze. Jā. Tā kā, bet es nezināju, ka tu esi komunikācijas virziena vadītāja. Un viņa man uzraksta, mums vajag vizuāli. Viņa man uzraksta, Es tev neuzrakstīju. svētdien, man liekas, tu man uzrakstīji. Otrdien jābūt vizuāli. Kāda vizuāli? Mums ir spēles, mums ir galda Ei. spēles. Jūs pat nezinājāt? Es nezināju. Wow. Es tev uzrakstīju, čau, esmu datoriķu komunikācijas virzienu vadītāju un mēģinu saprast, kas notiek ar šo spēļu vakaru. Un tad mēs Jā, ak Dievs, bet tā kā es atceros, tā nebija sesija, bet tas bija tas pēdējais nedēļas, kad ir visas semestras darbi, Jā. tev jādomā par visu kontrolu darbu. Ak Dievs, jāizdomā vizuāli. Jā, un man arī bija tāds, ka kāds vēl vizuāls, ka ko es tagad vispār... Es tā kā Darīsim esmu tikko kopā. ievēlēta, es neko nezinu. Jā, un tā kā darīsim kopā. Kanvā, labi. Tā, vai. Ko, ko cilvēki grib redzēt? Ātri kaut ko tur starpbrīžu laika uztaisīja. Kā tev? Jā, es tur pielapoju. Viņa apstiprināja. Labi. Nē, tas visos bija fire. Nē, es atceros, jā, jo man grūtākais ar vizuāļiem tiešām ir tā pati ideja, jo tīpaši spēļu vakaram, kur ir diezgan daudz informācija jāattēlo vienā tā kā attēlā, ir tīpaši, ja ir spēļu vakars, un tur jāpaziņo arī par kodiem turnīriem vēl, tad ir jāieliek datums, jāieliek nosaukums, jāieliek kur, cikos, visi tie turnīri, un arī bija tas tā kā džemper konkurss vēl, tā visa informācija jāieliek iekšā, bet jāizskatās smuki. Un tas dabūja ideja apakaļ no tevis, kad kā par to adventas kalendāru, vienkārši kastītes, un tas ģeniāli. Un tad es vienkārši, nezinu, ieslēdzos un šeit vienā dienā es izdarīju. Es biju ļoti pārsteigta, cik sāc izdarīt. Jā. Man šeit grūtākais bija dabūt ģeogrāfu logo. Un bija jāprasa manai priekšsēdētājai. Es neko nezinu. Man šeit, ka mums vēl nebija komunikācijas ievēlētas. Jums Jā. tā kā pusē, tā kā man šeit kaut kādā brīdī, kamēr es tā ievēlēju tieši. Jā, Herberts. Jā, bet man patīk, kā abas situācijas tas bija tāds stresiņš, tas nebija čau, jā, mēs organizēsim kaut ko pasaules. Nē, vēl viens paties, vizuālis. Nē, Jā. bija darba, tā kā ar Ziemassvētku balvu man bija tā, ka man ir stipendija no mecenātiem, tāpēc man ir brīvprātīgās stundas. Un pašpārvaldes darbs skaitās kā brīvprātīgais darbs. Wow. Nu, pagaidām. Viņa vēl varbūt ierobežos to striktāk nākamajos gados, bet tāpēc es rakstīju tā kā savai pašpārvaldei, es prasīju Izabelai, tā kā dod man darbu, ko es varu izdarīt. Jo man vajag sakrāt 20 stundas semestrī, un bija semestra puse jau. Un viņam bija tāds, nāk Ziemassvētku balva, vienkārši, ka būs pirmā darba grupa, iedošu tev, tā kā, iedošu invite uz grupu, ej. Un tad es aizgāju, es nevienu tur nepazinu, tā atnāca vēl kāds 2 datoriķus, un tad mēs vienkārši griezām sniegpārsliņas un tos karodziņus. Jā. Un, jā, es atceros, ka tajā pašā dienā, kad bija balva, es atnācu, es redzēju, ka bija stress, un bija tāds, ok, bļā, man ir ļoti daudz lietas, ko darīt vēl šodien, es nevaru palikt. Būšu atpakaļ. Jā, es Pēc 2 stundām, ja kaut kas tam līdzīgs.
Es atnācu pēc kaut kādām 3, 4, bet, nu, pirms balvas vēl. Un tad visi bija tā kā, es nezinu, kā izskaidrot, tā kā, tik tā kā apsēsti kaut ko tur, pēdējā brīdī grieza, kaut ko tur līmē pie durvīm, un tāds, laiks palīdzēt. Bet beigās mums sanāca ļoti labi. Sanāca ļoti labi. Man tik žēl, ka mēs visu noņēmām stundas laikā. Jā. Stundas laikā. Nē, redzēt, visas tās dekorācijas miskastē bija tik... Es tā kā skatījos, un viss vienkārši krīt, un man tā akties 2 dienas mēs dekorējam 2. Tik daudz stresa par to. Jo tur bija ar tiem pasūtījumiem arī offā pilnīgi. Tur bija, mēs pirmkārt izdomā, tā kā, kad tu neesi nekad dekorējis balli, izdomā, cik daudz papīra tev vajadzēs, cik daudz balonus tev vajadzēs un tā tālāk. Tas ir, diezgan neiespējami. Bet mēs kaut ko tā izdomājam, kaut ko vairāk tu izdomājies. Jā, jo man bija pieredze ar iesatību, kur es visu dekorēju. Arī tā kā es nakti pirms iesēdījumam taisīju fotostūri. Jā. Bet viņš iznāca tik labi. Paldies. Mums jau ir joks, ka es tur... Es nevaru normāli viņu nosaukt, es vienkārši to sauc par krānu. Tā kā man ir joks, jā, es visu nakti tā kā taisu to krānu, un visam bija tik smiekli. Jā, man bija pieredze ar dekorēšanu pirms tam. Jā, bet... Un tad mēs tur to pasūtījām pēdējā brīdī, un tad nekas neatnāca. Un tad kāds gāja uz depo visu pirkt. Tur, jā, bet nākamgad būs labāk. Jā, nākamgad. Es domāju, nākamgad mums arī būs kopā. Es ceru. Tas ir, jā. Ja es domāju, ka ja mēs šeit, ka Raņa bulvārs jau ir rezervēts tā kā citiem pasākumiem, Ziemassvētku arī varētu būt, ka juristu ballē. Man šeit, ka mēs atkal būsim kopā ar jums. Teikt, esam bišķiņ pieredzējuši, tagad zinām, kā ir. Zinām, ko darīt. Arī visi tie karodziņi ir vēl saglabāti. Jā. Viņi stāv datori noliktavā. Mēs varbūt plānojam viņus pārtaisīt par datoriķu karodziņiem, bet... Vai nebūtu vieglāk uztaisīt vienkārši no jauna, kā jūs viņus pārtaisīsiet? Mēs domājam vienkārši viņus nokrāsot tā kā melnus. Vienkārši iemēri tā kā tintē. Ja arī vienkārši uzlikt virsū uzlīm datorā. Es domāju, vieglāk uztaisīt jaunus un tas zaļus izmantot, piemēram, universāli. Jā, mēs vienkārši varam citas reizes viņus atnest, izmantot. Ja, man šķiet, ka viņas dabūja lielākoties atpiņķerētas arī. Tā kā tas bija grūtākais. Jā, atpiņķerēt, jā. Ziemassvētku balva, jā. Nē, tā Ziemassvētku balva bija... Bija ļoti ak, Dievs. Jā. Tāds, vakarā vadītājs, viņš bija tik fun. Viņš tā kā, viņš izdomāja kaut kādas aktivitātes. Un tagad ir tikai džeki. Jūs esat... Meitenes pret puišiem. Jā, jūs esat pērtiķi vai ko viņš... Tā kā jūs esat dzīvnieki. Jā. Jā. Kāds bija? Bišķiņ bija daudz karstā vīna. Jā. Tas vīns. Tā kūka! Ak, Dievs, Tā kūka bija tik laba. Jā, un viņa pēc tam veselu nedēļu bija mūsu leduskapī. Mēs es visu laiku sēdējām tagad. Nē, es arī biju viena no tiem, kas palika tur līdz kaut kādiem 3 no rīta palīdzēja nokārtot. Visu savākt, un kamēr tur tie, es nezinu, ko citi darbinieki liek tā kā telpas kārtībā, vienkārši galdus pārbīda, krēslus liek. Mēs tur sēžam, un mēs nezinām, ko darīt, jo tā kā mēs nesaprotam, ko viņi dara, mēs nezinām, kā var palīdzēt. Tad mēs tur sēžam, un mēs apsēžamies pie galda, kur ir vienkārši pārpalikušais ēdiens un sulas un viss tas. Un mēs tā skatāmies. Tur kaut kādas maizīt, tur bija kaut kādas šķiņķis, ko cilvēks sākais. Un tur bija 3 milzīgi kūkas gabali. Jā. Un es paņēmu vienu mājās, un biju uz veselu nedēļu, ko ēst. Bet viņa bija tik laba. Jā, viņa bija tik garšīga. Es arī gribu mazliet pareklamēt datorki dienas, jo februārī mums notiek gēla dienas. Visam jāiet. Jā. Es fizmātiem arī. Lai satuvinātos un sadraudzētos. Jā, datorķiem arī. Es saprotu, ka ir grūti, bet ir jāizlien no alus. Jā. Un martā, cik es pareizi atceros, martā notiek datorki dienas. Jā. Vai ir jau plāns, kas būs? Mums ļoti aktīvi visi gatavojas datorģienām. Tātad pirmā diena, un tas ir nedēļas garš pasākums.
16. martā ir vecās datorikas fakultātes dzimšanas diena. Tāpēc visu to nedēļu mums būs datorikdienas. Un es personīgi mēģinu realizēt vienu konkursu, ko datoriķi mēģina realizēt jau ļoti ilgu laiku, kas ieminējos savā kandidatūrā gada sākumā, ka es gribu to realizēt. Man šķiet, tas bija tas automāta faktors, jo tur ir diezgan daudz juridiskās problēmas un vienkārši arī cilvēkiem nav laika viņu taisīt. Tāpēc es taisu nolikumu ar savu komandiņu un būs šogad. Beidzot dabūšu gatavu. Kas būs? Jāsako līdzi. Būs informācija februārī. Bet katru dienu notiks kaut kāds ļoti interesants pasākums. Es tiešām nezinu, cik es daudz varu stāstīt. Būs arī viens aktīvais konkurss, kuru es ļoti gribētu redzēt ļoti daudz dalībniekus, arī no citām nodaļām. Man šķiet, ka varbūt fizmatiem varētu patikt vairāk nekā datoriķiem, bet redzēs. Zolas turnīrs. Nē, man šķiet, ka mēs izslēgsim zolu no pasākumiem, bet būs spēļu vakars, un ja tur ieies zolu, tad... Galvenais, lai tur būtu Just Dance. Es domāju, ka būs Just Dance. Ja kaut kur būs karaoke, tad es arī... Jā, karaoke! Mums spēļu vakarā būs karaoke, cerams. Jā. Tādas būs. Spēļu vakara dienā arī ir svinīgā datoriķu kūka. Tas ir mūsu veltījums datoriķiem, datorikas fakultātei, rest in peace. Bet jā, nezinu, būs arī veltījums pašiem datoriķiem, vienkārši uzlabot mūsu dzīvi. Es ceru, ka cilvēki to novērtēs, jo mēs strādājam ļoti aktīvi pie visām aktivitātēm, viss notiek un diezgan daudz lietas arī tā kā neiznāk, kā mēs gribam. Ir tīpaši atbalstītāju pusē, jo vienkārši ir ļoti traks gads 26. kaut kādiem iemeslu dēļ. Un tad dabūt atbalstītājus ir tā kā diezgan sarežģīti. Un es arī esmu pirmo reizi esmu datoriķis, pirmo reizi esmu iesaistīta datoriķu pašpārvaldē. Un tas nozīmē, ka man arī ir tas uzdevums tagad sakārtot visu merch un pasūtīt balviņas un visu to. Un tagad man ir jāsēž ar pierakstiem un jāsako līdzi, cik mums ir uzvarētāji, kam ko vajag. Varbūt mēs varam dabūt jaunas balviņas, kuras iepriekš nav izmantotas nevienā datoriķu pasākumā. Lai būtu fun, jaunas lietas, lai cilvēki actually piedalītos. Jo ir datoriķu krekls, datoriķu uzlīmes un datoriķu maisiņš. Cepura. Un cepura. Šķiltavas. Pilspaules. Zīmuļi. Un šķiet, ka šķiltavas. Tā ģeogrāfais arī. Nē, jā, es mēģinu izdomāt daudz foršas lietas. Būs ļoti fun, ļoti fun. Vairāk informācijas sekos 16. februārī. Bet jā, man šķiet, ka viss no 16. līdz 16. tā kā veselu mēnesi mēs vienkārši turpināsim haipot to pasākumu. Lēnām dosim ideju, kas tur būs, kas nebūs, varbūt zola. Viņš aizliegta zola vispār. Jā. Un tad neviens fizmāts nebūs iedomājies. Zola būs. Spēļu vakarā mēs varam pagrabā uzrīkot zolas. Pagrabā, tur sturīt. Var ārā uz soliņu. Jā. Tu parkā, jā. Pie brīvības pieminekļa. Nē, jā, būs ļoti interesanti. Un es īstenībā gribētu arī aiziet uz ģeodienām, fizmatdienām, lai vienkārši, es nezinu, vai salīdzinātu, bet iegūtu inspiration. Jā, es gribētu uz ģeodienu, lai dabūtu jūsu merču. Jo man mēs nedodam, kreklus mēs nedodam. Mēs dodam kreklus tikai tad, ja cilvēks ir pabeidzis vienu sesiju vismaz ģeogrāfus. Bet kaut kādu maisiņu pilspaules zīmolīti ir iespējams. Man ir datorika krekls, man ir datorika maisiņš, bet no ģeogrāfijā man nekas nav. Mēs tādi ciešāks tādā ziņā, bet ja jūs atnāksiet uz pasākumiem, tad labi. Labi. Jā. Vai džemperu arī? Nē. Sorry, bet tas tā kā es saprotu. Ne, bet vai ģeogrāfija, vai jums ir džemperu? Jā. Okay. Ir.
Bet, nu, viņi pārdošanā vairāk. Mēs retāk viņus dodam balvās, jo, nu, tā kā, nu, tomēr mums ir daudz, tā kā, absolventu nāk uz pasākumiem, un tad, ko tu, tā kā, pirmajai vietai paņemsi līdzi gan XL džemperi, gan L, gan M, gan S, nu, tikai, nu, tā ierkas. Nu, tas tā grūtāk ir. Bet, jā. Bet forši. Ļoti forši. Kas nevar dabūt uz džemperi? Nu, tu vari izstudēt 1 gadu vidusnāks. Ļoti easy. Ja es paņemu kā C kursu, vai tas skaitās? Nē, bet Nu, labi. tur ir jānokārto vismaz zemes zinātnes piestrādnieka, kurš ir, es teikšu, nu tā, bišķiņā. Interesanta personība, teiksim tā. Un ir grūti. Stress nav. Strādāt. Tieši tā. Vai fizmatiem ir kaut kāds viens kursus, kas kā obligāti jānokārto, lai būtu kā tas fizmatu traumatiskais? Fizmātu traumatiski? Jā. Nu, Baldone vajag izdzīvot. Es teiktu, tiešām vajag izdzīvot Baldone. Pēc Ko viņi Baldones? pasniedz? Tas ir pirms Aristoteles. Lūdzu, Baldone. Ko ir Baldone? Kā profesors. Nē. To es nezinu, jo tā kā, nu, mēs esam fizīgi, Pirms matemātiķi. Aristoteles obligāti, bet... Bet, ak, Dievs, jums arī pirms Aristoteles izskatās kā kaut kāda sekta. Varētu būt. Jo mums šogad bija tā, ka visi stāvēja aplīti. Un tur centrā bija rūdis, un viņi tur bļauja. Tā kā, Dievs, ko viņi tur bļauja? Viņi kaut ko divaini tur bļauja. Hi-ha-ho! Nē, tas Tā nebija. spēle. Tā nebija spēle. Es neceros. Es vienkārši kaut ko tagad, lai parādītu. Tā kā sākumā viņi stāvēja, un pēc tam viņi apsēžas uz celiem, un viņi turpināja to darīt. Un tas bija tik... Agnēta, vai tu atceries? Kad Baldone mums bija tas aplis, kur Rudis bija centrā, ko viņi tur bļauja beigās? Nepateikšu, bet tur bija kaut kādi, nezinu, kaut kādi ļoti dīvaini skaņas. Jā! Un es vienkārši domāju, ja es būtu pirmītis un es to redzētu, nu tā, ak, Dievs, tā tiešām ir sekta. Viņi vēl visi ir oranži. Tā kā oranži ir tā spilgta krasa. Jā. Viņi ir pamanām. Jā. Man šķiet, ka šajā kā birojā man šķiet, ka viņa aizmirstās, bet visur ir apkārt tas oranžais. Jā. Nē, nu mums pirms Aristotelī bija tā, ka mums mēģināja iemācīt, tā kā ritīgi iedresēt tos saukļus, jo no Aristotelim vajag. Un tā brīžos bija bišķiņ tā sajūta, kā cult-like. It īpaši tad, kad bija Raņa bulvāra daļa, kur mēs sēžam vienkārši vienā lekciju zālē, un tad ik pa 5 sekundēm kāds iebļaujas tā kā to saukļu sākumu, un tam mums ir obligāti skaļā balsī jāatbild. Un tā kā tas bija bišķiņ aizdomīgi. Vai jūs zināt, es ar tevi sauku? SAT? Jā, mums ir viens Pagaid, es viņu nesen esmu redzējis. Tur akmens, skots un stars. Mūsu vienots gars. Mūsu vienots gars. Malači, es nezinu. Divi kā mēs izdomās. Es atceros, tur bija stars. Savējās. Jā, akmens kods un Bet es atceros, Aristoteles šogad bija tik divaini, jo tā kā, nu, mums ir tā tradīcija, mēs geografiem bļaujam ēd zemi. Jā. Un tā kā, un viena puse bļauja to ēd zemi, un otra cenšas bļaut to EZTF saukli. Jā. Un Tas bija... tu stāv, tu neko man nesaproti. šķiet, ka EZTF vienkārši pastāv starp nodaļām, tā kā māsas brāļa, tā kā attiecības, kur tā kā mēs ienīstam, bet tā kā Jā. neviens cits Jā. nevar tevi ienīst. Bet tā kā, ja mediķis sāks apsaukt fizmatu, tad nu, tā kā ir divas. Jā. Nu jā. Jā. Jā, mēs esam māja. Man patīk. Man patīk. Dievs. Es vienkārši esmu ģimenē vienīgais bērns. Tāpēc man nav, es nezinu, tādu sajūtu, ka tev ir masā vai brālis. Nu, re, ka mēs esam. Jā. Jā. Here we are. Man patīk. Es gribu paturpināt par to kulta lietu pirms Nu, ar statuju. Jā. Nu, mums ir ģeogrāfa himna, kas pirmkārt ir, nu, tā kā, nu, es studēju kādā random vietā, un tagad paši pārvaldē ir himna, kas notiek. Bet, nu, mums arī ir sauc par ģeogrāfiem dzīvot, par ģeogrāfiem mirt. Un es ticu, kā tā kā tikko, nu, tā kā es vēl nezinu, ko es studējuši reāli, vai patiešām es miršu par ģeogrāfiem, bet tas ir labs sauc, manuprāt. Dievs, es atceros,
ka mums bija tāds sauklis 1101. Nu, Tas ir mūsējais. Jā, bet mēs bijām kaut kā kopā, tāpēc mēs tā kā atbalstam. Un tur Aristoteli. Es vienkārši googlēju, kas ir 1101, un es nevaru normāli. Tu nevari, ja tu nezini otru daļu, tu nezini, kas tas Jā, ak, Dievs, kas tas? Jā. Kas ir? Jo pilnais ir, tikai pirmā daļa ir 1101, un atbildi ir 001. Jā. Un tas ir 150, jeb arī 69. Let's go. Jā. Vai vajag, es domāju, 66. 67? Nē, 1-1-0-1. tas ir kā vīrus. Ak, Dievs, nē, Tas ir. Tas cik savu. Bet vienkārši tā kā ir jābeidz par to domāt, un tad tu viņu vairs nepamanīsi. Nē, jā, jo tā kā es ieraugu, arī ir tā kā, vienkārši neatsaucies, nepasaka, tā kā nenorāda. Jā, tā ir tava problēma, ka tu Jā, par to domā. Jā. Vai datorikiem ir kaut, mazliet arī pie datorika dienām? Piemēram, mums ir laivu brauciens, geografiem ir laivu brauciens. Es zinu, ka biologiem arī ir laivu brauciens, es to nezināju. Un vai jums ir kaut kāds brauciens? Brauciens kā tāds, man šķiet, ka datori dienās konkrēti nav. Mums ir tā kā orientēšanās, mums ir sajūgs un tādi pasākumi, kas ir aktīvāki. Arī, šogad mēs plānojam vienu aktivitāti, kas ir tā aktīvais konkurss. Bet tāds kā brauciens, kur, piemēram, gājiens arī mums nav. Bet, nezinu, mums ir tā kūka. Tas ir tā kā vislielākais. Tas ir vislielākais, kas ir datoriņu dienās. Man šķiet, ka tā ir tā kūka, un tas vēl tā kā, neziedojums, bet tā kā dāvana datoriķiem. Jā. Man šķiet, ka kas ir forši datoriķiem, ir tas, ka jums ir ļoti daudz tie kodēšanas, tie pasākumi. Tie Mārtiņa CTF vai kas tas ir, bet tā kā tie visi. Kiberdrošības. Jā, tas ir interesanti, manuprāt, ka reāli par studijām ģeogrāfiem bezklīgi nekas nav par studijām. Nē, mums ir jau kiberdrošības pasākumi, kas tas Mārtiņš CTF. Mums arī ir robotika, kas ir, mums rīkojas Airbot pasākums, kur ir 40 stundas man šeit, un tu jāiestais robots ir, un tas sacensības. Mums arī ir Julijas džem, kas ir spēļu izgatavošanas, tā kā arī maratons. Tajā mums ir diezgan daudz tie pasākumi, un es ļoti gribu iesaistīties viņos tā kā organizēšanā. Man jau arī šonadēļ ir darba grupa. Tā kā mēs visus pasākumus, it īpaši tā kā Mārtiņa CTF, šogad tas bija daudz veiksmīgāks nekā bija paredzēts. Tā kā bija daudz vairāk dalībnieki, un es neatceros precīzi, bet man šķiet, ka mēs bijām lielākais Latvijā kiberdrošības pasākums tajā gadā. Varētu būt. Cik jums bija cilvēki? Es nezinu, vairāk 100. Tā kā bija ļoti daudz, jo bija gan attālinātā daļa, gan klātienes daļa. Un par abām daļām varēja tā kā kaut ko vinnēt, un bija ļoti daudz komandas. Un katrā komandā ir vairāk cilvēku vēl arī varbūt. Bet tāpēc nākamgad viņi gatavojas vēl lielākam dalībnieku skaitam, un tāpēc mēs jau tagad sākam organizēt tā kā gadu iepriekš. Tā kā jā, tie ir ļoti svarīgi pasākumi mums, un mēs ļoti mēģinām tos attīstīt ātri. Wow. Šis arī var tādu nav. Jā. Jūs jau mākat kodēt? Nē. Tā kā man vajadzētu, bet es neko nevaru. Es negribētu, lai tu redzētu manu kodu. Nē. Tur ir robotiņu uztaisīja, tur ir kaut kādi materiāli, vai kaut paņem kaut kādu pudeli, tā kā uzliec virsū ritentiņus un pieliec tā kā bateriju un aizies. Izklausās crazy. Jāiet, 40 stundās iemācīsies. Jā. Jūs tāpat neguļat, right? Jā. I mean. Nē, tūlīt būs atkal jāmācās. Jā. Mums arī aprīļa būs fizmatdienas, un tur arī vajag gatavoties ļoti daudz, ko mēs gribam izdomāt. Saistīts ar PR, es vairāk tā kā zinu no PR puses, ir ļoti lieli plāni, tāpēc laikam negulēšu atkal. Let's go. Jā. Tas ir pūkstens. Karlis jau iet uz valdes sēdi, jā. Man arī jāiet, jā. Būtu labi. Es varu šeit nokavēt.
Mēs nevaram valdes sēd šeit. Tikot. Nē, Vienkārši ir paralēli. Ezīti, cik ir pulkstenis, draugi mīļie? Draugi mīļie, kas Tāpēc viņiem nav grūti un stresi nav, jo jūs edzīt vienu. Dievs, Non-stop dzērumā, wow. Nē, mums arī ir valdes sēde, laikam vēlāk. Mums ir katru ceturtdienu konkrētā laikā, bet mums ir kopsapulce un arī tā kā tikšanās ar dekānu vēl. Bet tas ir vakarā, kā normāliem cilvēkiem. Ar dekānu te ej dzert var tikai aptuveni kodos 5-6. Nē, nu mums vienkārši ir ļoti aizņemti cilvēki valdē. Piemēram, Tāpēc jūs vienosītas. Klā, mums vienreiz bija 9 no rīta. Jā. Un man likās, ka ģeoralijā cilvēki ir crazy, ka tu pamosties no rīta teltī un tev vienkārši iedod smagu alkoholu. Pataisno. Jūs praktizēties. Tu gaidīsi mani? Labi. Nu, tagad es jūtu to spiedienu. Nē, tu vari gaidīt, Kārlis. Varbūt viņš var pievienoties vienkārši. Vai nevar tā? Viņš var, protams, viņš var. Tu vari, Kārli. What the heck? Tas ir priekšstādātājs. Tā kā var visu. Nu, man patīk, ka mēs parunājam par lielu, par ko es tiešām gribēju pareklamēt mazliet. Jā. Jūsu dienas. Ko mēs vēl neizrunājām? Ko mēs varam privāti parunāt vēl? Privāti? Jūs būsiet universitā? Jā. Kā tad labi? Protams. Viņš es būšu vairākos tā kā vietiņās. Jā, es arī. Man beigās pierunāja pārstāvēt vides zinātnes nodaļu, kas nozīmē, ka es nebūšu tik daudz ar SP, bet es 100 punktu vienkārši staigājuši prom no viņiem. Jūs zināt, ka mums jāizdekorē būdiņas? Jā. Mums arī ir plāni uz to dekorēšanu. Jā. Viņš ka mums, mēs kopspulcē par to runāsim vēl. Jā, Man patīk tāds salīdzinājums, ka mēs esam masas un brāļi. Es nevaru. Tik labs salīdzinājums. Tā kā love-hate attiecības. Jā. Jā. Dievs. Jā. Cik tur, man liekas, mums jau 1,5 stundu jāpoja. Jā? Vēl ierakstās? Jā. 8:17. Wow. Nu, ir daudz mēs. Bet mēs varam tur, labi, nevaram. Tagad es gribu pasaukt Agnētu, man vajag Agnēs palīdzību. Man ir Polaroids, un mēs uztaisīsim bildīt. Oh my god! Mana summa šeit. Jā. Viņš tur Vadītās Jā, droši. Wow! Viņš jau ir vecs. Es viņu dabūju, kad biju 9. klasē. Tas bija 19. gads. Bet tomēr. Jums ir kaut kādi burti ar pirkstiem? Es nezinu, kā to nosaukt. Nē. Es nezinu. Es rādam F. Vidēs pirksī. Cik es rādu olu? Olu? Olu, ir tikai Ko mēs darām? Nu labi, mēs varam neradīt burtus. Mēs varam visu radīt sirsnīgu. Es radīšu šitā. Tā. Tagad viņi vai formēt? 3, 2, 1. Paldies! Vai es aizvēru savus acis? To mēs redzēsim vēlāk. Vai man acis ir vaļā? Jā, to redzēsim vēlāk. Tā. Vai jūs zināt, ka vajag pabeigt arī FMOKastu? Jā! Man nav balviņas, bet man prieks, ka tu zini. Jā. Tā. No, 3, 2, 1. Vēlreiz. Un. Vēlreiz. Un. O. 3 lietas labas lietas. Paldies!
Paldies! Paldies par šo sarunu. Ļoti vērtīgi. Jā. Ļoti vērtīgi. Yes, very good. Jā. Ko man bija darīt? Es varu braukt uz Raņu bulvāru pasēdēt, laikam. Tu vari paēst mūsu vērnīt. Es varēju piesties bulciņas. Jā.